Sveiki visiem foršajiem, kas skatās mūs. Es esmu Inga Gromova, alternatīvās medicīnas pasniedzēja un organizēju veselības nometni Apkaļsmība, lai aicinātu jūs visus pilnveidoties, attīstīties un atrast sevi garīgi un fiziski. Šī nometne notiks jūnija beigās, tas ir 28, 29, 30. jūnijas. Un tādā vēsturiskā vietā, Cēsu rajonā, viesunamā Bille pie Amatas upes. Tā kā visi interesanti ir aicināti, un šodien es esmu uzaicinājusi Ingu Graumani, lai viņa pastāsta, jo viņa arī piedalīsies mūsu nometnē. Sveiki, Inga! Pastāsti mums, ko tu darīsi šajā te nometnē? Labdien, paldies, ka uzaicināji! Jā, un šī, es domāju, būs tāda gan vērtīga saruna cilvēkiem, varbūt, kas nezina, kas ir šī skaņa terapija un kā skaņa iedarbojas uz cilvēku. Nometnē būs tā iespēja baudīt šīs sakrālās skaņas, kas ir Tibetas ziedošās bļodas, dažādi citi sakrālie instrumenti un arī gongi. Šī skaņa ļoti precīzi iedarbojas uz mūsu nervu sistēmu, viņu atslābinot. Un arī tad, ja cilvēks ir bijis lielā stresā, tad pabūt to 40 minūtes līdz 1 stundai šajās sakrālajās skaņās, nervu sistēma atgūst savu mieru. Tas ir tas ideālais ieguvums šādās nometnēs, kad mēs esam tomēr prom no savām mājām, ka mēs varam ļauties sevis pazīšanai. Ja? Es teiktu vairāk nevis ceļojums pie sevis, bet ceļojums sevī. Un tev būs arī skaņu terapija ar balsi. Jā. Balss ir tas instruments, kas ir mums visu laiku līdzi, ja? Un mēs ar balsi sev varam pacelt un satraukt, un mēs ar balsi sev varam nomierināt. Un tad varbūt ir jāiemācās to balsi mazliet nosēdināt, es tā saku, ja viņi dabūt zemāk, tā ka viņi skan arī kruškurvī, ne tikai galvā vai kaklā, un tad jau mēs spējam šo prātu salīdzvarot ar sirdi. Un tas ir bezgala jaudīgs instruments, kas mums ir ikdienā. Un to var iemācīties, Un ir dažādas skaņas, ar kurām mēs varam palīdzēt, saglabāt un uzlabot savu veselības stāvokli. Un par to arī es stāstīšu un runāšu, ja? Kādas skaņas mums ir jāskandina 7. skriemelim, kāda skaņa mums sāp kāja, vai tur nieri ir apslimus. Par to es domāju, ka mēs varēsim padarboties. Jā, tad varbūt pasaki cilvēkiem, kāpēc viņiem vajadzētu piedalīties mūsu nometnē? Ja mēs esam vienots organisms, un mēs to arī dažkārt viens otram sakam, bet visi cilvēki ir vienoti, ja mēs esam kā vienots organisms, tad mēs esam tāds vienots organisms, tiešām kā arī cilvēka organisms, ja, kur katrs orgāns var strādāt tikai tad, ja viņš ir kopā ar pārējiem. Un tā arī ikdienā mēs varam darboties tikai tad, ja mēs sajūtam arī pārējos cilvēkus. Tā ir tā kopā sanākšana, ja, tā došana un ņemšana vienlaicīgi. Tā ir tāda ļoti liela miedarbība, kur mēs viens otru bagātinam. Un tādā veidā šis enerģētiskais lauks mūsos paceļās, un to vajag katram cilvēkam. Iziet no tās savas ikdienas vides, sanākt kopā ar kopīgi domājošiem, varbūt sadzirdēt kaut ko jaunu, bet varbūt vienkārši nostiprināt to, ko jau mēs zinām. Jo viens ir tikai klausīties un uzņemt informāciju, pavisam cits ir viņu pielietot ikdienā. Jā, un es arī
piebildīšu, ka noteikti, tad, kad mēs sanākam kopā, tad ir lielāks spēks, un tas ir ļoti līdzīgi, tā kā viena oglīte, ja viņa ir viena šī oglīte, viņa nedod tādu siltumu, kā daudzas oglītes kopā, ja, tad viņas uzreiz izveido šo uguns, ja, un no tā uzreiz jau ir lielāks siltums, ja, un lielāka gaisma, un tieši tāpatās arī mēs, ja, tad, kad sanākam visi kopā, mēs radām šo gaismu daudz spēcīgāku un daudz lielāku, un turpinot iesākt to, gribu jūs iepazīstināt ar vēl vienu mūsu nometnes pasniedzēju. Es esmu Irēna, un es nodarbojos ar sistēmisko un struktūrālo izvietojumu psiholoģijas metodi. Dienas dzīvē tās parasti ir kaut kādas tādas komunikācija problēmas, sadzīviskas problēmas, ja mums ir sajūta, ka mēs ar kaut kādām lietām nevaram tikt galā. Darbā var būt problēmas, ja ka mēs, piemēram, nevaram uzsākt kaut ko jaunu. Tas viss ir saistīts ar to, kā mēs esam auguši savā izcelsmes ģimenē un kā mēs spējam vai nespējam dzīvē virzīties uz priekšu. Un tad es pamazām sāku visu to šķetināt, meklēt atbildes uz sev vajadzīgiem jautājumiem un nonācu līdz tautā ļoti labi daudz pazīstamai Berta Hellingera sistēmisko izvietojumu metodei. Tas man arī ļoti patīk, jo šī metode dod iespēju cilvēkam uzzināt vairāk par savu enerģētisko, emocionālo un jūtu pasauli. Un ja enerģija ražo tikai galvā, enerģija, jeb tās domas netiek pārveidotas emocijās un pēc tam nenovadītas sajūtās, ja, tad cilvēks neko savā dzīvē nevar izmainīt. Jo mēs esam pieraduši dzīvot diskomfortā. Un diskomforts priekš sabiedrības tā ir tā kā noteikta norma, kad ja man ir grūti, tad tas ir normāli. Ja? Jo visa attīstība visu šo gadu tūkstošu laikā ir gājusi caur ciešanām, caur grūtībām un caur diskomfortu. Un cilvēkiem ir ļoti bieži pat ļoti grūti aptvert to, kad justies labi, tas ir normāli, ja? Jo ļoti bieži ir parunā ar vecākiem, ja? Parunā ar tiem cilvēkiem, kāda ir bijusi to bērnība. Bērnība ir bijusi ar noliegumiem, ierobežojumiem, neskraidi, nelēkā, nesmejies, sēdi mierīgs. Ja? Un tas cilvēks, tam bērnam bērnībā ir bijis jābūt tādai kaktā sēdošai lellei. Kāda loma visā šajā ir dzimtai? Kad tā dvēsele nāk zemes telpā, ja, viņai ir tā savējā struktūra, tad viņa ienākot zemes telpā izvēlās tādu dzimtu un tādus vecākus, ja, kas aktivizēs to viņas struktūru pārmaiņām. Un bieži vien tas ir tāds grūts un smags ceļš. Un mums liekas, ka mūsu vecāki nav gana labi, ja, ka mūsu vecāki ir slikti, ka viņi mūs nemīl, ka viņi mums nenovērtē, ja, ka viņi mūs ļoti daudz ierobežo. Bet, lai kāds arī nebūtu, ja, tā attīstība tomēr tai cilvēcei ir caur šīm grūtībām. Un ļoti bieži gadās tā, ka mēs tajās dzīves grūtībās noslīkstam. Un es sapratu, ka attīstīties var caur to, ka man ir interesanti. Ja? Un tajā brīdī, kad es piefiksēju, kad man ir interesanti, man samainījās ļoti daudz, kas, ja, es kļuvu mierīga. Manā dzīvē parādījās prieks. Un es varu teikt, ka es jūtu tagad tādu ļoti labu fona laimi. Labi, tad varbūt pastāsti mums, ko tad tu pasniegsi nometnē, lai cilvēki saprot, uz ko viņi varētu iet? Jā, es nometnē saistībā ar sistēmiskajiem izvietojumiem piedāvāšu divus tādus tā kā algoritmus, un abi divi ir saistīti ar dzimtu. Viens algoritms būs tāds, ka varēs izvēlēties cilvēks, izvēlās vienu, tas, kas ir klients, ja, izvēlās vienu cilvēku, un viņam aizmugurē noliek dzimtas to saucamo taureni. Ja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katram no mums ir divi vecāki, mamma un tētis.
Ja, un mammai un tētim atkal ir mamma un tētis, un tādā veidā veidojās tāds tā kā dzimtas tāds, tātad mums ir 2 spārni, labais spārns, kreisais spārns, ja, tēta dzimta, mammas dzimta, un šī dzimta ir piepildīta ar cilvēkiem reāliem, ja, un ir piepildīta ar reālām enerģijām. Un katrs varēs just, kā tas ir, kad viņam aiz muguras stāv viņa dzimta, ja, kad stāv kaut kāds noteikts spēks, un parasti cilvēki saka, es gribu saņemt dzimtas resursus, un viņiem liekas, ka tas ir tikai kaut kas labs, bet patiesība tāda nav, jo dzimtas egregorā, ja dzimtas taurenī ir dažādas enerģijas un dažādi notikumi. Un dažreiz liekas, ka man ir vajadzīgs tikai viss labais, bet patiesība tāda, ka aiz tā, kas ir smagais un grūtais, stāv ļoti liels resurss, kaut kas, ko mēs esam aizvēruši. Un, ja jūs zinat, tad dzimtā ir programmas, dzimtā ir izdzīvošanas stratēģijas, kuras no paudzes paudzē tiek nodotas dzimtas pārstāvjiem, jaunākajiem dzimtas pārstāvjiem ar domu, ka tas palīdzēs viņu attīstībā. Bet strādājot un vērojot un pētot šo te visu, kas tur notiek, es esmu sapratusi, ka ļoti bieži mums nodot to, no kā paši dzimtas pārstāvi, lai varētu izdzīvot, ir atteikušies. Un tāpēc viņos tajā brīdī, ka mēs no kaut kā atsakamies, tātad mūsos rodās ciešanas, mūsos rodās sāpes, ja, un cilvēks tā kā paliek šajā enerģijā, un viņš šajā enerģijā arī dzīvo. Ja? Es saprotu, tas ir komandas darbs. Ja? Tātad cilvēki tur varēs izpausties visi. Jā, tur ir tā doma, ka šajā pasākumā piedalās visi. Ja, un tur arī, teiksim, ja mēs uzliekam to dzimtas taureni, ja, tad mēs varam likt iekšā dažādus notikumus, skumīgus, priecīgus, pārmaiņas, krīzes, ja, un tajā brīdī, kad nāk kaut kāds notikums dzimtā iekšā, tad mainās arī dzimtas dinamika. Un otrs algoritms būs tāds, kur būs, piemēram, man dzīvē, es gribu kaut ko uzsākt darīt, ja, un man tā kā pietrūkst resursu. Ja, un tātad tas ir atkal saistīts ar dzimtu, ja, apkārt būs dzimtas pārstāvji, ja, kuri arī ir ar kaut kādu līdzīgu vibrāciju frekvenci, ja, piemēram, ir gribējuši kaut ko darīt, ir vai nu atteikušies, vai nu viņam ir tas resurss. Tas nozīmē, ka tā dzimta mums tā kā spoguļo kaut kādu mūsu iekšējo struktūru, ja, kas tad ir tas par iemeslu, kāpēc es nevaru to uzsākt darīt. Ja? Un savienojoties ar šīm te vibrācijām, ja, jo tur ir tāds teikums, ka tieši tāpatās kā jūtos es, jutīsies arī tas dzimtas pārstāvs, ja, kas būs aktīvs un kas būs, teiksim, piecēlies un pacēls roku, ja, es arī tā jūtu, man arī ir šī vibrācija frekvence, ja? Jo mēs satiekamies ar vibrāciju frekvencēm. Mēs, ja cilvēks kopā satiekās ar vibrāciju frekvencēm, un tāpēc arī, ja mēs piedalāmies kaut kādā lielākā pasākumā, tas vienmēr ir svētīgi ar to, ka palīdzot sev, mēs palīdzam citiem, un palīdzot citiem, mēs palīdzam sev. Ja? Tātad cilvēks ir... Es atvainojos, tas nozīmē, ka viņš atrisinās arī palīdzot tam citam, pieceļoties ar tām vienādām frekvencēm, viņš atrisinās arī savas šīs... Jā. Ļoti interesanti. Tad ko? Aicinu visus uz nometni. Un tam man tev vēl tāds jautājums. Saki, kāpēc tiem cilvēkiem vajadzētu braukt pie mums uz šo nometni? Tad, kad mēs esam vairāk meistari kopā, mēs varam viens otru papildināt, un gan skaņā, gan zīmējums, jā, gan zīmēšana, neirografika, kas būs nometnē, gan arī bļodu meditācija. Tas ir labs papildinājums, teiksim, jūsu enerģētiskās vides sakārtošanai, jā, jeb dziļākai izpratnē par to, kas ar cilvēku notiek, jā, jo cilvēks dzīvo tā kā apziņā, jā, bet viņam ir vēl dziļāki slāņi, kas ir zemapziņa un bezapziņa, jā, un tad, kad cilvēks strādā ar bezapziņu, mēs vēl neparunājām par tiem Januša kodiem, par to vēl vienu metodi, jā, tā tad ir sakrālās ģeometrijas, vēl viena praksīte, ko es vadīšu, jā, ir sakrālās ģeometrijas kodi, jā, un viņi izskatās tūlīt parādīšu. Jā. Šādi. Jā. Šo sakrālās ģeometrijas kodu sistēmu ir radījis
nīderlandiešu mākslinieks Janušs, viņš šos kodus saņēma vēstījumu veidā. Un šo kodu pamatbūtība ir tāda, ka šie sakrālās ģeometrijas kodi ir iekodēti mūsu DNS ķēdē, un tas viss darbojās tādā tā kā bezapziņas līmenī. Un ar krāsu un šo sakrālo proporciju palīdzību, cilvēka DNS ķēdē notiek tā kā šis te restarts. Tātad tā būs 3 soļu metode. Pirmajā solī mēs uzzināsim, kāds ir mans mērķis. Otrajā solī, kādas ir manas vājās vietas šī mērķa sasniegšanā. Un 3. solis ir, kādus izaicinājumus es esmu gatavs pieņemt, lai es varētu realizēt to savu mērķi, vai es varētu realizēt to savu, atrisināt to savu notikumu. Un šeit būs, tātad, kas arī būs interesanti, būs meditācija uz šādām te kartiņām, ar kuru palīdzību viņas ir ļoti interesanti strādā, sakustās cilvēka enerģija, viņa kaut kādā veidā izlīdzinās, un tad, kad nāk ārā tie iekšējie bloki, un šos iekšējos blokus, teiksim, cilvēks, kad sajūt, kad viņi tā kā atbloķējās, tas var būt sajūtu veidā, tas var būt emociju veidā, tas var būt atziņu veidā, un sanāk tā, ka kad cilvēka iekšējā pasaule pati sarunājās ar sevi. Un arī visas pārējās tehnikas, kas būs, viņas arī ir uz cilvēka iekšējo sajūtu pašam ar sevi, ar ceļu pie sevis. Tās kartiņas cilvēki katrs savu izvilks? Tāda vesela kaudzīte. Viņu ir daudz, viņas ir ļoti skaisti. Ļoti interesanti. Jūs redzat, kādas ir jums iespējas realizēt savu potenciālu, tā kā es domāju, ka jums vēl viss ir priekšā. Es esmu uzaicinājusi Mairu Gultmani, jo arī viņa piedalīsies nometnē. Sveika, Maira! Pastāsti, ko tu pasniegsi nometnē? Sveika, Inga, un priecājos par iespēju būt un dot un dalīties ar to, kas priekš manis šobrīd ir aktuālais. Un būs ciguns no rītiem. Es domāju, ka tur jau visi zina, kas ir ciguns. Tās ir kustības, tā ir tāda meditatīva kustēšanās, saslēgšanās ar zemi, ar debesīm, atvērtība, ļaušana šīm enerģijām ienākt un caur dažām kustībām tīri ķermeniski atvērties, sagatavot savu ķermeni lieliskai dienai. Tas būs no rīta cigunā. Tad es esmu paredzējusi jūs vadīt dinamiskajā, ķermeniskajā praksē. Tiešā vārdā dinamiska. Varbūt kāds no jums ir bijis Osho dinamiskajās praksēs, tad tur ir kaut kāda līdzība. Tur ir brīdis, kur ir lēkāšana ar skaņu hu. Tur ir aktīva izelpa caur degunu, tur ir sastingšana, tur ir atkal ļaušana kustībai piedzimt no šī sastinguma. Tad ir enerģijas centru, Osho praksē īsti neredzēju, bet tas ir tas, kas plēdoši klāt. Kad mēs paņemam enerģiju no visurienes un mīcam centrus, katru enerģijas centru ķermenī kā mālus. Mīcam, uzejam līdz augšai, noejam lejā, pēc tam vēlreiz atkal ejam augšā. Tas viss ir stāvs, tas viss ir kustībā, tas viss ir tiešām dinamiski. Varbūt rodas sajūta, ka tas ir nogurdinoši, bet cik cilvēki to ir praktizējuši, visi jūtas ļoti labi pēc tam un ir ļoti apmierināti ar rezultātiem. Un pēc tam beigās ir šī saplūsme ar visumu. Ļaušanās. Ķermeniski mēs esam izlādējuši, jo tad, kad tu izelpo, tad, kad tu taisi šīs skaņas, tad, kad tu purinies, tu visu laiku kā galveno darbu dari, es atbrīvoju sevi no liekā, no tā, kas manī vairs nav vajadzīgs, kas ir mākslīgs. Man liekas, šis laiks ir tieši par to. Kāds efekts? Pirmām kārtām jau šī tīrības sajūta. Kad ir iespēja caur to ieraudzīt, kā var attīrīties.
Tas ir viens, tā tīrības sajūta, un otrs ir tā sajūta, ka visums ar mani runā, es esmu būtiska visumam. Un var gadīties, ka šī pieredze ir tāds tik spēcīgs impulss, ka tas paliek un maina cilvēku, transformē cilvēku, un viņš sajūt, visums ir draudzīgs, es esmu būtiska daļa visumā. Es patiesībā esmu visums arī vienlaicīgi. Un tas var iedot ļoti, ļoti lielu tādu atspēriena punktu cilvēkam, ja viņš bieži vien piedzīvo kaut kādas nepatīkamas, depresīvas sajūtas, niecības sajūtu un tā tālāk. Viņš ir sevi iztīrījis un piedzīvojis šo. Tā kā, jā, tas ir par dinamisko praksi. Tad ir tas, kas arī man salīdzinoši ir jaunums, bet es viņu dodu arī savās nometnēs komanda. Tas ir tāds arī tāda ļoti interesanta pieredze, kad vienlaicīgi tur ir cilvēks, kurš saka, man trūkst šāds resurss. Piemēram, es esmu slinka. Es apņemos kaut ko darīt, un es to nevaru izdarīt. Es atlieku. Un tad pārējie cilvēki, kuri sajūt, ka viņam ir šis resurss, viņš pieiet klāt šim cilvēkam un nostājās viņam aiz muguras un pasaka, es esmu tava komanda. Es varu, man tas ir daudz, es tev varu to iedot. Un tādī brīdī arī tam cilvēkam, kurš dod, viņam patiesībā, viņš tādī mirklī sevī nostiprina šo sajūtu, viņš saņem vēl vairāk, jo viņš dod. Un cilvēki pēc tam, kad viņi ir saņēmuši šo komandas sajūtu, tas ir arī mirklis, kuru jāpiedzīvo. Viņu nevar tā izlasīt un no tā, tur ir vajadzīgi cilvēki, tur ir vajadzīgi nometne, jo kad tev tāds bars komanda stāv aiz muguras un tagad dalās, un tu to saņem, tas arī ir spēks. Tas ir spēks, tas tiešām ir spēks, jā. Lūk, un tad trešais ir atslēga, tāds ļoti jaudīgs transformējošs instruments, arī ķermeniska prakse. Dažādas ritmiskas atkārtotas kustības ļauj tā kā mums ieiet transā, kas ir tāds ļoti labs stāvoklis, lai sevi pārprogrammētu. Un tad mēs ļaujam sev tā kā izmantot šo stāvokli, kad mēs tiekam pāri šiem te 3 lielajiem, ar kuriem mēs identificējamies, ķermenis, laiks un telpa. Un mēs esam tīra apziņa, vismaz tīrāka, un mums vieglāk ir programmēt sevi uz to, ko mēs gribam. Un tad tā ir prakse, kuras laikā mēs gan atbrīvojam, atlaižam kaut kādus notikumus, kaut kādas situācijas, gan arī pārprogrammējam šīs savas matricas un iemācam savam ķermenim sajust to, kāda ir šī sajūta, ka kustība rodas no tēla. Ķermenis seko tēlam, ja viņš ir atstreslotā stāvoklī, tad ķermenis seko tēlam, un tas ir ļoti daudz, jo ja es saprotu, ka es varu iemācīties būt bez stresa alfa stāvoklī, manas smadzenes var vibrēt, un es šajā brīdī spēju noturēt tēlu, es esmu vesela, tad mans ķermenis pēc neilga laika sekos tam. Jautājums tikai, vai es varu noturēt fokusētu domu, netraucētu no citām domiņām, no citiem rādījumiem. Tās atslēgas ir dažādas? Atslēgas ir dažādas, jā, un viņas var būt īsā programma, var būt garā programma, un šajā reizē man atnāca klāt pēc atslēgas, kad cilvēki tā kā ļauj fiksēties šim stāvoklim, kad es taisu vēl apļu meditāciju. Kad tanī brīdī mēs esam šādā stāvoklī, ļoti atvērtā, un visi cilvēki, mēs esam apļu vidū, un mēs uzaicinām katrs savus gaismas palīgus būt apļu ārpusē. Un tā var būt dzimta, tie var būt visi mani sargeņģeļi, tie var būt visi mani skolotāji, tas var būt jebkas, mēs vienkārši atveramies un ļaujam atnākt. Un šeit atkal efekts ir tajā, ka cilvēki ir daudz, un, piemēram, tu tur esi pa vidu, atnāk visa tava dzimta, viņi jau neatnāk tikai priekš tevis, viņi redz visi savējie, viņi atnāk priekš visiem.
Un tenī brīdī mēs ļaujam tam visam, ko mēs paveicām, nostiprināties, vēl vairāk mēs ļaujam šiem te visiem mūsu palīgiem radīt harmoniju, veselumu ne tikai mūsu fiziskajos ķermeņos, bet tā ir mūsu atvērtība tam, kas var notikt. Kas var notikt? Tikai labais. Jā. Tikai mūsu transformācijas. Forši, super. Pasaki tad, Maira, kāpēc cilvēkiem vajadzētu piedalīties šajā nometnē? Es domāju, ka tieši tāpēc, ka nometnē mēs kopā radam šo te morfoģenētisko lauku. Mēs esam vienādi domājošie, un tas, ko es varu izdarīt vienatnē, to, ko mēs varam izdarīt kopā, to es nevaru izdarīt viena. Jā, komandu es radīt nevaru. Jā, šādu te apli arī es uzradīt viena. Ir sarežģīti. Un mēs šādās nometnēs pat negribot, mēs vienkārši tēju kopā dzerot. Viens no otra paņemam, dalamies. Un mēs aizbraucam mājās daudz pilnāki nekā tikai ar to vienu, to grafiku, to, ko mums iedeva, tā kā nosacīt pasniedzēji. Mēs viens otram tur visu laiku dodam un dalamies. Tā kā nometnes ir fantastiska iespēja kaut ko tādu saņemt, piedzīvot un dalīties. Jā. Es esmu rast jaunas idejas un jaunas iespējas un izmantot savus talantus, jo mēs jau esam katrs unikāls, vienreizējs un neatkārtojams savā būtībā, tad lai mēs tieši izmantotu tieši to, ko Dievs mums ir devis, ja, un nevienam citam uz šīs pasaules. Un otrs, ar ko es aicināšu jūs uz uguns rituālu, kas sauksies apgaismība veselumā, kur, kā tu zini, kā ir tāda sena tautas dziesma, galdiņam 4 stūri, visi 4 vajadzīgi. Tāpat arī cilvēkam ir 2 rokas, 2 kājas, kas jāliek lietā, lai mēs varētu virzīties uz priekšu un darīt savus darbus. Tātad katra no 4 debesu pusēm vai 4 stihijām ir nepieciešama savā labākajā versijā. Tas tā būtu īsumā, ko mēs darītu. Kāpēc tam cilvēkam vajadzētu šo te nometni pie mums ierast? Jā, zini kā, mēs bieži vien ejam vieni paši savu ceļu. Un vai tā būtu garīgā attīstība, vai tās būtu dažādās prakses, cilvēks bieži vien ir vērsts uz sevi, un arī vairākus gadus mums ir bijis tāds uzskats, ka jāsameklē sevi, mēs pazaudējam sevi citos cilvēkos, to bieži vien saka, un man bail no cilvēka, nevis bail, bet es negribu pūļus, un kā vēl visādi savādāk izsakās. Tad bieži vien ir tā, ka jau no seniem laikiem cilvēki sanāca kopā, lai vairotu sevī pašā pirmām kārtām šo spēku. Un tieši šī kopības sajūta, kad mēs varam kopā to radīt, jo tu zini, ka tu neesi viens šajā pasaulē. Un caur mijiedarbību, cilvēku mijiedarbību vienam caur otru, mēs spējam tā kā vairāk un drosmīgāk piedzīvot sevi pašu. Un, man liekas, tādas nometnes, tāda kopā būšana ir ļoti vērtīgas. Ir sevišķi vasarā, kad dabā daudz dažādi ziedi taču zied vienlaicīgi pļavā, vai ne? Tad arī, kad sanāk dažādi cilvēki kopā, tad tā buķete veidojās skaistāka un vērtīgāka. Jā, un es arī vēl no sevis gribu pielikt, ka noteikti arī spēks ir daudz lielāks un cilvēks sajūta to daudz spēcīgāk, tad, kad ir tāda kopība. Labi, paldies tev, un mēs visus jūs gaidām, tā kā būs jautri, interesanti, piedzīvosiet. Es arī ceru, ka būs ļoti spēcīgi. Paldies tev, Kristīne. Uz tikšanos!